Čau visiem, mans vārds ir Kaspars Dumburs, un es spēlēju Hovardu Rorku izrādē Pirmavots. Pirmkārt jau, man liekas, liels izaicinājums ir to garo romānu pa 800 lapas pusēm. Mēģināt pārvērst kaut kur pār 3 stundām, ap 3 stundām, iekļaut to visu izrādes formā. Man liekas, ka tas ir vislielākais izaicinājums, jo visu skatos nevar uzvest. Teiksim tā, ko pateikt, lai stāsts nolasītos skatītājiem. Rorks aiziet strādāt akmeņu laustuvē, tikai tāpēc, ka viņam nav projektu, uz ko strādāt. Ne tāpēc, ka viņam nebūtu piedāvājumi, vai klientu, bet lieta ir tāda, ka viņš vēlas taisīt savus projektus, savas mājas, arhitektēt tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Un viņš pie tās pārliecības turās. Viņam nav šaubu, viņam nevienā brīdī nav šaubu par to, ko viņš jūt vai kāda ir viņa ziņa saistībā ar arhitektūru. Attiecības ar Dominiku. Man kaut kā ir tāda sajūta, ka tur ir kaut kas līdzīgs mīlestībai no pirmā acu skatiena. Bet viņi abi divi ir tādi, diezgan tādi skarbi ar saviem dzeloņiem. Iemīlēšanās ir iemīlēšanās, bet attiecības tas jau ir kaut kas jau cits. Tad tur viņiem ir ceļš ejams, kā viņi tur līdz tam tiek. Tas jau ir režisora uzdevums.